Jau trešo svētdienu pēc kārtas mēs jums sakām, labrīt, nesiet sveicināti Super Bingo dzimšanas dienas mēnesī. Labrīt, un mēs turpinām svinēt šos svētkus ar pozitīvām emocijām, kūkām, nu un, protams, arī pārsteigumiem. Jā, un ja jau runājam par pārsteigumiem, tad mūsu pārsteigumi parasti ir jaunas spēles un papildspēles. Un arī šodien pirmo reizi mēs uzzināsim Super Bingo papildspēles Super Bingo dzimšanas diena pirmās izlozes rezultātus. Tātad pirmo 3 televizoru īpašniekus. Tieši tā, 3 nedēļas pēc kārtas. Katru nedēļu mēs izlozēsim 3 papildspēlē piereģistrētas kvītis, kuru īpašnieki vai īpašnieces laimēs Samsung 65 colu QLED televizorus. Jā, savukārt 4. veiksminieku televizoru īpašnieku mēs noskaidrosim izlozējot to no iesūtītajiem biļešu komplektiem. Tātad, līdz pat marta beigām katrā raidījumā tiks izlozēti 4 Samsung Neo QLED televizori. Bet šodien pirmo reizi tiks izspēlēta arī jaunā bingo spēle, kura nu ir nomainījusi riska spēli. Jā, lai arī riska spēli mēs vairs neuzspēlēsim, tomēr es domāju, Krista, ka tu piekrīti, risks reizēm attaisnojas. Pilnīgi noteikti, un Ieva Bitāne pagājušajā nedēļā to lieliski apliecināja, uzvarot riska spēli, atsakoties no 3000 eiro liela laimesta, izvēloties iespēju piedalīties finālā, savukārt finālā viņa laimēja iespēju iegriezt lielo laimes ratu. Un uz lielā laimes rata viņa uzgrieza pārsteigumu sektoru, māju dodoties ar jaunu automašīnu Volkswagen Taigo. Bet Dace Augstalietas 100-gadus loterijas papildspēlē sasummēja sev 5250 eiro. Vēlreiz apsveicam abas dāmas, nu un kā jau jūs redzat, arī šis rīts jums būs jāpavada sievišķīgā kompānijā, jo Armands ir devies nelielā atpūtā. Jā, lai Armandam lieliska atpūta un veiksme ik uz soļu, un atgādinām to, ka arī šeit mūsu mīļajā Super Bingo studijā veiksmei ir liela nozīme, jo arī visi mūsu 24 raidījuma dalībnieki māju dodas ar lielāku vai mazāku laimestu. Bet vai jūs zinājāt, ka no Super Bingo tieši tāpat kā no visām loterijām, kuras mūsu spēles priekam piedāvā Latvijas Loto, labums tiek ikvienam no mums? Jā, jo nauda par iegādātajām biļetēm nonāk atpakaļ sabiedrībā, kā laimesti vai arī kā iemaksas valsts un pašvaldību budžetā, tādējādi ļaujot īstenot iedzīvotāju vajadzības un labus mērķus. Bet kādas labas lietas notiks šodien Super Bingo, mēs uzzināsim jau pavisam drīz. Un sāksim ar to, ka atgādināsim, kāds ir šī rīta Super Bingo uzkrājums. Un tie ir 291 000 eiro, kurus izspēlēsim līdz 42. robežbumbiņai. Nu, un, protams, ja tieši šajā rītā tiks laimēts Super Bingo uzkrājums un veiksminieka kvītī būs atzīme par dalību papildspēlē Jokers un Jokers 7, tad papildus iespaidīgajai naudas summai šis veiksminieks laimēs arī sapņu māju, kuru uz viņam piedrošas zemes uzbūvēs uzņēmums Somu māja. Jā, mēs esam gatavi raidījumam, es ceru, ka jūs arī, un sākam kā iersts ar lototronu un pirmajām 10 lototronu bumbiņām, lai jums veicas! Esam gatavi uzsākt lototrona pirmo kārtu, noskaidrosim 10 pirmās bumbiņas. 73. Nu, un, protams, apsveicam ikvienu, kuram ir kaut viena Super Bingo kvīts. 46. 63. 6. Kā jau raidījuma sākumā minējām, mēs turpinām svinēt Super Bingo dzimšanas dienu. 12. 22 gadi ēterā. Skaisti, vai ne? 5. Un, starp citu, runājot par kaut ko skaistu, jūs šodien gaida arī pārsteigumi. 20. Jā, kā jau raidījuma sākumā minējām, pārsteigumi ir no mūsu puses vienmēr sarūpēti. 29. Un tās parasti ir jaunas spēles un papildspēles. 24. Un pirmā kārta arī tūdaļ noslēgsies ar bumbiņu. 53. Noslēdzam lototrona pirmo kārtu ar 9 atminētiem skaitļiem un 1 līderi.
Arī šajā svētdienā esam gatavi uzsākt mūsu autorijas spēles, bet vēl pirms tam atgādinu, ka jau pirms tam katrai komandai komandas bankā ir jau ieskaitīti 200 eiro, un šo naudas lēmumu būs iespēja raidījuma gaitā arī palielināt. Un vēl atgādinu to, ka katra autorijas spēles atlasē dalībnieki piedalīsies nemainīgā secībā. Tātad lilā, dzeltenās, sarkanās un zaļās komandas dalībnieki. Krista, noskaidrosim, kuri būs tie pirmie laimīgie, kuri piedalīsies neona spēles atlasē. Aiziet ar tavu atļauju, sākam izlozi, un šobrīd nepacietīgi gaida visi 6 katras komandas dalībnieki, kurš cipariņš tiks izlozēts, bet spēlē aicina pievienoties spēlētājs ar kārtas numuru 3. Laimīgais 3! Esam gatavi neona spēles atlasē un studijā sagaidām lilā komandas dalībnieci. Inetu Bērtuli no Liepājas. Ineta Super Bingo studijā ir pirmo reizi. Savukārt, kā tērēt iegūto laimes, Ineta atbild ģimenes vajadzībām. Bet nav labi dalīt ādu, ja lācis vēl mežā. 2 pret 2. Kurš žetons būs jūsējais? Droši izvēlēties. Un sveicam jūs ar 300 eiro. Varat droši doties pie komandas, un komandas bankā ieripo apaļi 100 eiro. Bet tagad gan sagaidām dzeltenās komandas dalībnieku. Un tas ir Gints Bērtulis no Cēsu novada. Ginta hobijs ir golfs. Super Bingo spēlē katru nedēļu, bet studijā šoreiz ir pirmo reizi. Kurš ir tas īstais? Kur gribētos pie spēles iekārtas? Nu nāk. Gribat vai negribat, tas būs jādara. Neona spēles otrais dalībnieks. Lūdzu, esam gatavi sagaidīt studijā sarkanās komandas dalībnieku. Un tas ir Jurģis Ansbergs no Talsiem. Jurģim brīvajā laikā patīk sportot, savukārt Super Bingo spēlē, kad sanāk? Naudas laimes vai arī iespēja spēlēt neona spēli. Apsveicam, dodieties droši pie spēles iekārtas. Bet, nu, tagad gan sagaidām studijā arī noslēdzošo atlases dalībnieku. Un tas ir zaļās komandas dalībnieks Mārtiņš Freibergs no Jelgavas, kura hobija ir sports, aktīvā atpūta ar ģimeni un tuvākajiem. Savukārt laimestu labprāt tērētu draudzenei iegādājoties jaunu auto. Šajā reizē gan tas īsti neizdosies, bet tas nekas, jo pārsteigumu mums nav. Šeit slēpjas naudas laimes. Droši variet vaļā, to arī parādīsim visiem, bet mēs noteikti gaidīsim atkal jau citu reizi Super Bingo studijā. Paldies! Varat droši doties pie savas komandas. Un komanda, protams, kā Gāvilē, jo komandas bankā plus 200 eiro. Nu, ko esam noskaidrojuši neona spēles dalībniekus, tagad atliek vienu uzsākt pašu spēli. Uzsāksim šajā rītā arī mūsu auditorijas spēles, un pirmā no tām nemainīgi neona spēle. Jurģi, aiziet jums pirmā izvēle. Jūs laimīgā krāsa šajā rītā zilā. Te spēle kļūst interesanti. Varbūt Jurģim būs zilā krāsa mīļākā pēc neona spēles. Gint, jums jāatklāj šobrīd jūsu laimīgā krāsa. Zilā ir aizņemta. Jūs piedalīsieties spēlē ar sarkano krāsu. Nu, lūk, jums katram ir 5 jūsu krāsas aizklātie lauciņi. Vienu no tiem jūs drīkstat vērt vaļā. Jurģi, viens no ziliem aizklātajiem lauciņiem, naudas summas no 400 līdz 2000 eiro. Jūsu laimests pagaidām 600 eiro. Protams, ar aplausiem. Tieši tā. Gint, sarkanā krāsa. Un jūsu laimests, uzsākot spēli, Gints padomā. 2000 eiro. Bija vērts padomāt, kuru tad īsti lauciņu vērt vaļā. Bet, kā jau es minēju, jums ir visas iespējas savu laimestu uzlabot, dodoties pie papildu reizinātāja. 2 atzīmes ir reiz 1, un tad pa vienai reiz 2, reiz 3 un reiz 5. Jurģi, vai 600 eiro šajā rītā tiks palielināti? Jūs varat izvēlēties jebkuru krāsu. Cerams, ar cerību dodamies pie papildu reizinātāja un... Reiz 1. Šajā rītā, Jurģi, jūsu laimests nemainās, tie paliek 600 eiro. Gint, 2000 ir iespaidīgs laimests, piekritīs? Jā. Uzlabosi? Centīšos. Lūdzu. Lai iet zils. Tomēr tā veiksmīgā krāsa un reiz 1. Tas nozīmē, ka laimesti paliek nemainīgi un neona spēle mums ir noslēgusies. Jurģi, otrā vieta, 600 eiro vēl nemūc. Es tevi apsveikšu un paziņošu, ka sarkanās komandas bankā tu pieskaiti 300 eiro. Tagad gan ar aplausiem komanda sagaida Jurģi. Gint uzvara neona spēlē 2000 eiro. Bet tu vari no šīs naudas summas atteikties, doties uz lielo finālu un kļūt par mūsu šī rīta pirmo zināmo finālistu. Fināls.
Šis ir tas brīdis, kad visi studijā noģīpst. Tu atsakies no 2000 un dodies uz finālu. Mēs turēsim par tevi īkšķis, noteikti arī mājinieki, mazliet tuvāk raidījuma beigām, bet šobrīd tu vari atgriezties pie savas komandas, jo tu komandas bankai esi pieskaitījis 400 eiro. Raidījuma gaitā, mīļie skatītāji, mēs jums pastāstīsim, ka riska spēle ir nomainījusi bingo spēle, bet arī neon spēlē var mazliet risku sajust. Mēs dodamies tālāk un sagaidām lototrona izlozi ar nākamajām 10 bumbiņām. Veiksmi! Pārsteigumi notiek Super Bingo studijā, un par tiem parūpējamies ne tikai mēs. 42. Bet, kā redzējāt, arī mūsu autori spēļu dalībnieki. Nu, atliek novēlēt 64. Tik tiešām, lai veicas arī Gintam finālā. 21. Bet es atgādinu, ka šonedēļ mums ir Super Bingo uzkrājums 50. 291 000 eiro. 68. Un to šajā rītā izspēlēsim līdz 42. robežbumbiņai. 41. Un arī pirmais centrs, apsveicam vienu laimētāju. 33. Vēl 3 bumbiņi šajā kārtā, un tad jau 71. Tad jau atkal leksim studijā un autori spēlēs. 9. 74. Noslēdzam otro lototrona kārtu ar 14 atminētiem skaitļiem un 1 līderi. Dodamies tālāk, un jau pēc pavisam neilga brīža mēs izspēlēsim medus spēli, taču pirms tās, protams, vēl medus atlases spēle, un Ligita, lūkšu tev izlozēt, kuri dalībnieki pievienosies medus atlases spēlei. Tieši tā. Un tie būs katras komandas dalībnieks, kuram šajā rītā ir kārtas numurs 6. Mēs esam gatavi uzsākt medus spēles atlasi, un kā pirmo sagaidām Lilā komandas dalībnieku. Un tas ir Agris Pērkons no Smiltenes novada. Agris sapņo par lielo laimestu, bet viņa hobija ir kora dziedāšana un Super Bingo skatīšanās svētdienās. Kad vien esat gatavs, lūkšu jums atklāt vienu no izklātiem lauciņiem. Un apsveicu, Agri, jūs šajā rītā kļūstat par medus spēles otro spēlētāju. Jau pēc brīža tiksimies pie spēles iekārtas. Dzeltenās komandas dalībniece Māra Skrodele no Smiltenes novada. Mārai patīk adīt. Savukārt, ja viņai izdotos laimēt naudu, tad apciemotu mazbērnus un mazbazbērnus Vācijā. Māra regulāri skatās Super Bingo. Viens no 3 aizklātajiem lauciņiem, lūdzu. Vienalga. 400 eiro, Māras kundze, jums šajā rītā, bet savas komandas bankā jūs pieskaitat 200 eiro. Komanda, vai nav brīnišķīgi? Sarkanās komandas dalībnieks Jānis Jaunzemis no Liepājas. Jānis nodarbojas ar ģeoloģisko izpēti un zinātni, savukārt brīvo laiku pavada dabā. Jānis Super Bingo spēlē ļoti reti un skatās arī ik pa laikam. Jāni, lūdzu. Un šajā rītā mēs jūs sveicam ar 300 eiro naudas laimestu, bet sarkanās komandas bankā jūs pieskaitat 100 eiro. Judīte Gūte no Madonas novada. Judīte ir mūzikas skolotāja, un viņas ģimenes tradīcija ir svētdienu rītos spēlēt Super Bingo. Super Bingo spēlē katru nedēļu un arī skatās katru nedēļu. Judīte, pārsteigums šeit izpaliek. Tūlīt arī atklāsim aizklāto lauciņu, bet jums kā mūzikas skolotājai tāds profesionāls dabas jautājums. Super Bingo! Nu tā, intuitīvi. Super Bingo! Aha, skaidrs, man vēl mazliet jāpiestrādā, bet jums, Judīte, būs jādodas, atklājiet lūdzu aizklāto lauciņu, spēlēt medus spēli, un kas zina, iespējams tā šajā rītā arī izvērtīsies muzikāli patīkam. Tiekamies jau pie spēles iekārtas.
Muzikālās noskaņās mēs esam nonākuši pie medus spēles un jau pēc pavisam neilga brīža uzsāksim arī pašu spēli. Medus spēle arī ir visnotaļ patīkam, jo viss, kas jums ir jādara, jāskaita, tik tā naudiņa sev klāt. Judīt, jūs uzsāksiet spēli. Pirmais gājiens ir jūsu, viena no aizklātajām šūniņām. Veram vaļā un lūkojamies, ar kādu laimes sākam spēli. 600 eiro, ļoti labi. Jā, atgādināsim to, ka katram dalībniekam ir 3 gājieni, tātad 3 lauciņus ir iespējams atvērt. Agri, kurš būs jūsu pirmais? 450 eiro. Arī mums ir izdevies ļoti labs pieteikums. Dosimies tālāk, Judīt, 600 eiro. Pieskaitam. 200, attiecīgi jūsu laimes šobrīd apaļi 800 eiro. Agri, es tev pačukstēšu klusiņām, ka tur ir 3 šūniņas ar 4000 eiro. Mēģinam atrast? Tikai atrod viņas. Ko tad es? Redz kā, kas meklē, tas atrod. 4000 eiro pieskaitām. Judīt, es nečukstēšu. Es teikšu, ka tur ir vēl 2 šūniņas ar 4000 eiro, un es ļoti ceru, ka šo vārdu pateikšana skaļi vedīs jūs tuvāk šai naudas summai. Trešā šūniņa plus 500 eiro. Tas nozīmē, ka jūsu laimes šajā rītā 1300. Skaisti. Ļoti skaisti. Un 4450 eiro šobrīd ir Agrim, bet ir vēl viens gājiens, vēl 2 šūniņas ar 4000 eiro. Agri, kur ir tās laimīgās šūnas? Ļoti labi! Plus 700, un mēs savā pusē noslēdzam spēli ar 5150 eiro. Es ticu, ka dziesma vēl sekos, bet tikmēr, Judīt, es apsveicu jūs ar iegūto vietu un laimētajiem 1300 eiro. Savukārt zaļās komandas bankā jūs pieskaitat 300 eiro. Laipni lūgt atpakaļ pie komandas. Izcila medus spēle. Medus pods, tā teikt, ir piepildīts ļoti labi. 5150 eiro. Nu, Agri, man uzreiz jums, kā šīs spēles uzvarētājiem, ir jautājums. Ko darīsiet? Atteiksieties no šīs naudas, dosieties uz finālu, kļūsiet par finālistu, izmēģināsiet vēl veiksmi? Tik traks šaumens es neesmu. Tik traks šaumens jūs neesat. Un tā tad jūsu izvēle? Nauda. 5150 eiro, Agri, apsveicu. Tik tiešām es ceru, ka tagad dziedot kaut vai klusītēm varat doties pie savas komandas, komanda Gavilē, jo arī komandas bankā ieripo apaļi 400 eiro. Bet tagad gan es aicināšu Kristu paskatīties, kas notiek komandu bankās, kāda situācija tur ir kopumā. Jā, Ligita, paldies tev, bet es atgādināšu, ka komandu bankās uzkrātās naudas summas tiks sadalītas starp visiem tiem spēlētājiem, kuri nepiedalīsies nevienā no auditorijas spēlēm. Un šobrīd studijā visskaļākās gaviles mēs dzirdam no dzeltenās komandas, jo jūsu komandas bankā ir uzkrāti 800 eiro. Ļoti līdzīgās pozīcijās ir lilā un zaļās komandas, jums katram pa 700 eiro savukārt. Sarkanā komanda jūsu bankā pagaidām 600 eiro, un pilnīgi noteikti viss vēl mainīsies pēc mūsu noslēdzošās auditorijas spēles. Bet nu gan ir laiks izlozei. Noskaidrosim, kuri dalībnieki pie mums viesosies raidījumā pēc vienas nedēļas. Ligita? Jā, to mēs tūdaļ arī darīsim. Sāksim pirmo no 2 šī raidījuma izlozēm, un tad arī noskaidrosim, kuri 4 dalībnieki pie mums viesosies jau pēc nedēļas. Šobrīd jūs arī savos ekrānos redzat 11 dažādu veidu komplektus, kurus iesūtot jūs varat nonākt arī pie mums studijā. Nu ko, aiziet, pirmais veiksminieks šajā raidījumā ir Raivo Zemešs. Apsveicam Raivo! Un mēs turpinām izlozi, lai noskaidrotu, ka pēc vienas nedēļas studijā viesosies arī šī komplekta īpašnieks Piotr Savrinovičs no Tukuma. Vēl noskaidrosim šajā izlozē 2 dalībniekus, ar kuriem arī mēs tiksimies pēc nedēļas. Un šajā reizē šis iesūtītais komplekts, un tas ir Juris Zihmanis. Apsveicam Juri, gaidīsim pēc nedēļas. Juris no Talsiem. Un šo izlozi mēs noslēgsim, izlozējot vēl vienu laimīgo kvīti, jeb precīzāk komplektu.
Un ciemos gaidīsim Daini Vanagu no Ceraukstes. Apsveicam! Apsveicam, gaidīsim jūs pēc nedēļas, bet tagad gan maza atpūta mums, maza atpūta jums, reklāmas pauze. Un esam atkal super bingo, jo nu ir laiks parunāt par labajiem darbiem. Latvijas Loto piedāvā arī vairākas loterijas ar noteiktu sabiedriskā labuma mērķi. Sporta loterijas, 100-gads loterija, kā arī izlozi Sporto visi. Jā, un sāksim mēs ar sporta loterijas papildspēli, kuras ietvaros šajā nedēļā. Pie 500 eiro liela naudas laimes, tad tiek 3 dalībnieki. Un šajā nedēļā 500 eiro laimē Marija Buša, Jānis Dzenis un Nataļa Smirnova. Un atgādinām, ka jebkurš punkts Latvijas kartē, kuru atzīmējat savā Sporto visi biļetē, var kļūt īpaši veiksmīgs. Ne tikai jums, bet arī vistuvāk esošajai skolai, kas piedalās projektā Sporto visa klase. Šoreiz veiksmīgais punkts atrodas Kauguru pagastā, Valmieras novadā. Galvenajam laimestam tuvākā skola projekta Sporto visa klase dalībniece ir Valmieras Pārgaujas sākuma skola. Šī skola saņem 5000 eiro finansējumu sporta dzīves uzlabošanai. Bet tagad gan esam gatavi turpināt ar 100-gadas loterijas papildspēli, kuras laimestu izlozes pie mums norisinās katru otro nedēļu. Un tūlīt pat paziņosim jau nākamos 2 šīs papildspēles dalībniekus, kurus studijā gaidīsim tieši pēc 1 nedēļas. Un veiksminieki ir Ligita Lubule un Aldis Jansons. Bet nu gan ir laiks papildspēlē abas labas, kurā ir iespējams laimēt gan Apple komplektu, gan arī iespēju piedalīties fināla izlozē. Un finālā galvenais laimas automašīna Audi Q2. Šajā nedēļā uz šo izlozi reģistrēti 5227 komplekti, un ar Apple komplektu mēs sveicam Terēzi Rozenbergu, savukārt finālā nokļūst Agita Vaļauga. Visu izlozēto kvīšu īpašnieki nekavējieties un zvaniet pa tālruni 6722 7681 un piesakiet savu dalību laicīgi. Jā, un atgādinām to, ka visa informācija par loterijām un papildspēlēm ir atrodama mājaslapā www.latloto.lv, kur jūs varat arī reģistrēt savas kvītis dalībai papildspēlēm. Bet šobrīd gan ir laiks turpināt ar Lototronu izlozi, un tieši tāpēc sagaidām jau nākamās 10 bumbiņas. Trešā Lototrona kārta un nākamās 10 bumbiņas. 22. Un, kā jau redzat, tās mēs arī atzīmējam ērti mūsu digitālajā kvītī. 69. Iezīmējot koši lilā krāsā, lai jums būtu līdzi sekot ērtāk. 4. Un nepalaistu garām kādu skaitli. 67. Kas iespējams jums var atnest arī vērtīgu laimestu. 26. Tāpat arī atgādināšu, ka, protams, visu informāciju gan par spēlēm, 56. gan papildspēlēm, gan arī jaunumiem jūs varat atrast Latvijas Loto mājaslapā. 27. Un tā ir gaužām vienkārša www.latloto.lv. 28. Šobrīd 15 atminēti skaitļi un 2 līderi. 62. Līderu pulks aug. 59. Bet skaitļus pagaidām vēl neizdodas atminēt. Noslēdzam trešo kārtu ar 15 atminētiem skaitļiem un 21 līderi. Super bingo dzimšanas dienas studijā emocijas sit augstu vilni, un, kā jau mēs redzam, tad pēc 2 aizvadītām autorijas spēlēm līderos ir izvirzījusies dzeltenā komanda. Bet, protams, ka pēc 3. autorijas spēles viss var mainīties, un tā tas arī noteikti būs. Krista, kuri piedalīsies bingo spēles atlasē? To mēs tūlīt pat noskaidrosim. Es domāju, ka visi tiešām ar sajūsmu gaida mūsu jauno bingo spēli, jo tā šajā rītā Super bingo studijā
tiks izspēlēta pirmo reizi. Bet bingo atlases spēlē es aicināšu pievienoties spēlētājus ar kārtas numuru 5. Dārgie skatītāji, šis ir unikāls brīdis Super Bingo raidījuma vēsturē, jo pirmo reizi norisināsies bingo spēles atlase un sagaidām pirmo dalībnieku. Tā ir lielā komandas spēlētāja Agnese Sondore no Valmieras. Agnese ļoti sapņo par tuvojošos pavasari un šobrīd aktīvi nodarbojas ar savas veselības uzlabošanu sporta zālē. Pirmo reizi ir Super Bingo studijā un par iegūto laimestu labprāt iegādātos trauku mazgājumu mašīnu. Viens žetons ir jūsu, kurš tas ir? Un tie ir 300 eiro. Sirsnīgi jūs apsveicam, varat droši doties pie komandas. Komanda noteikti atbalsta, jo komandas bankā ieripo 100 eiro. Sagaidām dzeltenās komandas dalībnieku, un tas ir Anatolijs Abrāmovs no Tukuma novada. Anatoliem patīk autosports un ceļošana, un kā izrādās Super Bingo pēdējā laikā skatoties katru svētdienu. Studijā ir bijis 3 reizes. Kurš žetons būs, Anatolij, šajā rītā jūsējais? Laikam šis. Tuvākais, jā? Nu, lieliska izvēle! Droši dodieties pie spēles iekārtas, mēs ar jums vēl tiksimies. Sagaidām sarkanās komandas dalībnieci Brigitu Meļni no Kuldīgas novada. Brigita ilgojas aizbraukt ciemos pie bērniem uz īriju, savukārt iegūto laimestu labprāt tērētu, lai atjaunotu māju. 1-1. Un mēs sveicam ar 400 eiro. Paldies par spēli. Droši dodieties pie savas komandas. Komanda noteikti sagaida ar aplausiem, jo komandas bankā ieripo 200 eiro. Un zaļās komandas dalībnieks Andrejs Daugavietis no Bauskas novada. Andrejs aizraujas ar makšķerēšanu un sēņošanu. Savukārt Super Bingo spēlē katru svētdienu, skatās katru svētdienu. Studijā ir pirmo reizi. Būs jāspēlē bingo spēle. Ar to es arī jūs apsveicu. Droši dodieties pie spēles iekārtas. Ar Andreju mēs noteikti vēl tiksimies. Tā ka tagad, nu ko, esat gatavi jaunie spēlei? Mēs esam, un mēs tūdēļ pat arī jūs iepazīstināsim ar bingo spēli. Esam noskaidrojuši tos 2 laimīgos, kuri pirmie izmēģinās, ko nozīmē spēlēt bingo spēli. Kungi, es jūs tik tiešām apsveicu. Šī ir fantastiska iespēja, un es ceru, ka jūs arī māju dosieties ar lieliskiem naudas laimestiem. Jo, dārgie draugi, šajā spēlē katrs no dalībniekiem māju var aizdoties ar 15 000 eiro. Dārgie spēlētāji un skatītāji, bingo spēle var sākties! Tieši tā, ar ovācijām un prieku Super Bingo studijā mēs atklājam šo spēli. Un Anatolij, tātad, kā jau minēju, 2 gājieni, darīsim to visu pakāpeniski, ir 24 lauciņi. Zem 20 lauciņiem slēpjas naudas laimesti no 450 līdz pat 4000 eiro. Savukārt, 4 lauciņi ir bingo lauciņi. Jūs atvērsiet 2 lauciņus pa vienam. Un, ja jūs atvērsiet naudas laimestus, tad laimēsiet kopsummu. Ja jūs atvērsiet vienu naudas lauciņu un vienu bingo lauciņu, tad jau būs iespēja paturpināt spēli. Un šeit ir arī trauks ar žetoniem, kur jūs varēsiet izlozēt vienu žetonu un palielināt savu naudas laimestu reiz 2, reiz 3 vai arī plus 1000 eiro. Bet, ja jums izdosies abos gājienos atvērt bingo lauciņu, 15 000 eiro uzreiz būs jūsējiem. Izklausās pavisam vienkārši, vai ne? Sāksim ar pirmo gājienu un pirmo lauciņu. Anatolij, kurš būs tas lauciņš, kuru varam vaļā? Laikam šis. Un 950 eiro. Andrej, Ligita izstāstīja visus noteikumus. Tagad jums pirmais gājiens. Atklājiet lūdzu savu pirmo lauciņu. 1000 eiro, brīnišķīgi! Tepat uz papēžiem mums min arī pretinieki, vai ne? Nu ko, mēģinam atrast, kur ir tas bingo lauciņš, lai to spēli vēl paildzinātu. Vajadzētu jau. Nu, Anatolij, lai jums izdodas. Un mēs atveram 450 eiro. Tātad mūsu pusē 1400 eiro. Andrej, varbūt jums izdosies atklāt, kur tad ir tas bingo lauciņš šajā rītā. Lūdzu, otrs gājiens.
Un 1000 eiro tiek pieskaitīti 650 eiro, attiecīgi jūsu laimes 1650. Jā, nu, Anatolija, šajā reizē otrā vieta. Paldies par spēli. Man ir prieks, ka jūs saņēmāties pēc 10 gadiem atkal uzspēlēt, atbraucāt pie mums ciemos. Paldies par spēli. Droši dodieties arī pie savas komandas. Komanda sagaida ar gavilēm, jo komandas bankā 300 eiro. Andrej, uzvara bingo spēlē. Kādas jums ir sajūtas? Pirmo reizi Super Bingo studijā tiek spēlēta bingo spēle, un jūs to uzvarat ar 1650 eiro. Labi. Tā ir pietiekama naudas summa, lai atteiktos no vietas finālā. Pirmajai reizei pietiks. Pirmajai reizei pietiks. Jūs paturat naudiņu? Jā. Un vietu finālā atstāsiet kādam no kolēģiem. Paldies, Andrej, arī jums par spēli. Lai veiksme ir ar jums kopā arī turpmāk, bet jūsu komanda jūs sagaida ar vēl skaļākām gavilēm. Droši varat doties pie tās, jo jūsu komandas bankā šobrīd pieskaitat 400 eiro. Jā, bet tagad mums atkal, Krista, ir kāds darbiņš. Veiksim nākamo izlozi. Un lūk, pirmo reizi mūsu studijā bingo spēle ir noslēgusies, bet mēs turpinām ar izlozi, lai noskaidrotu, kuri 4 dalībnieki pie mums viesosies studijā jau pēc 1 nedēļas. Šobrīd ekrānā jūs atkal redzat 11 komplektu veids, kuri jums ir jāiesūta, ja jūs vēlties nokļūt Super Bingo studijā, un tad jau jācer un jātic veiksmei, ka tieši jūsu komplekts tiks izlozēts. Esam gatavi? Sākam. Pēc 1 nedēļas. Super Bingo studijā. Tā ir viens. Ir. Gaidīsim Oļģertu Guļko. Apsveicam. Turpinām izlozi un noskaidrosim vēl vienu veiksminieku, ar kuru arī jau tiksimies pēc nedēļas tepat Super Bingo dzimšanas dienas studijā. Un veiksmīgais ir, tā ir dāma Leontīna Buļņicka no Salacgrīvas. Un noteikti pēc 1 nedēļas mēs pajautāsim spēlētājiem, kādas ir emocijas izdzirdot savu vārdu un uzvārdu ekrānā, zinot, ka būs jāierodas Super Bingo studijā. Šo jautājumu mēs noteikti uzdosim arī Jānim Zariņam no Bauskas. Apsveicam! Un šis te komplekts un tā iesūtītājs Aigars Veikins no Engures. Apsveicam! Apsveicam visus izlozēto komplektu īpašniekus, bet tas vēl nav viss, jo tūlīt pat mēs atkārtoti iegriezīsim komplektu trauku un noskaidrosim, kurš no atlikušajiem 13301 komplektu īpašniekiem laimēs Samsung 65 colu Neo QLED televizoru. Lai kārtīgi komplekti iegriežās, un tūlīt pat aicināšu Ligiti tevi veikt izlozi. Un televizora laimīgais, veiksmīgais un visādi citādi, man liekas, priecīgais cilvēks. Šī komplekta īpašnieks Svetlana Jermarova no Ventspils. Tieši šādi tas notiks arī līdz pat 30. martam. Tieši tā, bet jau pavisam drīz mēs esam gatavi uzzināt arī, kuri 3 laimīgie Super Bingo papildu spēles Super Bingo dzimšanas dienu ietvaros laimēs vēl 3 televizorus. Jā, bet tas būs jau pēc reklāmas. Tagad gan turpināsim ar Lototronu un nākamajām Lototronu bumbiņām. Lai jums veids! Aiziet Lototrona noslēdzošā kārta, izšķirošā kārta. Noskaidrosim 11. Vai kādam izdosies šajā rītā laimēt 291 000 eiro, kas ir arī šī rīta Super Bingo uzkrājums? 60. Visas iespējas, 16 atminēti skaitļi, 4 līderi, vēl joprojām esam spēlē. 52. 42. ir šīs dienas robežbumbiņa. 65. Un mums vēl ir vajadzīgi 4 skaitļi. Nu jau 3. 15. 17 atminēti skaitļi. Vēl mums ir 7 bumbiņas līdz robežbumbiņai. 49. 32. 18 atminēti skaitļi, 1 līderis. 2 līderi. 23. Nu, es ticu, ka šie spēlētāji noteikti tur īkšas, lai nākamās bumbiņas izkristu tieši tās, kuras ir viņiem vajadzīgās, ar vajadzīgiem cipariem. 72.
Vai tas izdosies? 31. Pirmais rāmis un viens laimētājs. Apsveicam. Nākamā bumbiņa. 2. Mums pasaka to, ka mēs joprojām esam spēlē. 19 atnāca skaitļi, 2 līderi. 39. Nu, te arī ir robeža bumbiņa. Un mēs turpinām spēli par bingo. 70. 19 atnāca skaitļi joprojām. 3 dalībniekiem tas ir izdevies. 55. 66. Un pie 45. bumbiņas mēs arī beidzam izspēlēt centru un rāmi. Un šodien centru laimējuši 1307 dalībnieki, savukārt rāmi 33. Un esam gatavi turpināt cīņu par bingo. Uzzināsim, cik spēlētāji šajā rītā to laimēs. 34. 19. Un ir laimēts bingo. Apsveicam, laimētāju skaits 1. Bet tagad maza atpūta jums un mums, reklāmas pauze. Labrīt, nesiet sveicināti Super Bingo dzimšanas dienas studijā. Mēs esam atgriezušās pēc reklāmas pauzes. Un ja jau dzimšanas diena, tad ir laiks pieteikt arī jauno papildspēli Super Bingo dzimšanas dienu, kurā piedalās visi tie dalībnieki, kuri savas kvītas ir piereģistrējuši dalībai tieši šai papildspēlei. Jā, un tūlīt pat arī noskaidrosim 3 veiksminiekus, kuri savā īpašumā iegūs 65 colu Samsung Neo QLED televizors. Lai jums veicas! Uz šo izlozi reģistrēti 8282 kvītis. Un ar jaunu Samsung Neo QLED televizoru mēs sveicam Jāni Lēģeri, Mārīti Pleikšni un Raiti Griķi. Jaudīgi atgriezāmies pēc reklāmas pauzes, tikpat jaudīgi arī turpināsim un ar vēl lielāku jaudu pieteiksim mūsu papildspēli Super Bingo auto, kuras galvenais lēmums ir automašīna Audi Q8. Katru nedēļu mēs izlozējam 3 kvīšu īpašniekus. Pirmās un otrās izlozētās kvītas īpašnieki katrs laimē 1000 eiro, bet trešās izlozētās kvītas īpašnieks iegūs tiesības piedalīties starpfināla izlozē, kas norisināsies autosalonā 26. aprīlī. Jā, un tad arī noskaidrosim, kuri no 14 dalībniekiem iegūs naudas lēmumus no 1500 līdz 3000 eiro un kurš viens iegūs galveno lēmumu automašīnu Audi Q8. Latlato.lv jūs varat iepazīties ar pilniem šīs papildspēles noteikumiem, kā arī piereģistrēt savu dalību šai papildspēlē. Bet tūlīt uzzināsim 3 laimīgo kvīšu īpašniekus. Uz šo izlozi reģistrētas 5621 kvīts. 1000 eiro šajā nedēļā saņem Guntars Strautmalis un Ligita Reņķe. Savukārt par 9. starpfināla dalībnieku kļūst Dailis Frīdenbergs. Apsveicam! Esam pietuvojušies šī raidījuma lielajai kulminācijai finālam. Un šobrīd finālā mums ir tikai viens zināmais finālists, Gints, kurš drosmīgi atteicās no 2000 eiro. Ginta, lai tev veicas finālā. Bet mums ir jānoskaidro vēl 3 finālisti. Un Krista, kurš būs otrais? Tūlīt pat noskaidrosim. Es ticu, ka finālā gribētu nonākt tik viens no spēlētājiem, kuram ir tā iespēja viesoties Super Bingo studijā. Bet šajā rītā finālam pievienojas Lillā komandas dalībnieks ar kārtas numuru 2. Un sagaidām Lillā komandas dalībnieci Anitu Jāci. Anita ir no Grobiņas pagasta un sapņo arī kādreiz kaut ko vinnēt. Anitai patīk pastaigas, lasīt grāmatas, paretam paskatās arī raidījumus Super Bingo. Esam gatavi noskaidrot arī finālistu numur 3. Ķeros klāt pie darba. Jūtu, ka skatieni no zāles paliek arvien intensīvāki, bet šajā rītā finālam aicinu pievienoties zaļās komandas dalībnieku ar kārtas numuru dalībnieci 2. Sagaidām zaļās komandas dalībnieci Unu Ikneri no Valmieras. Una Super Bingo skatās neregulāri, pārsvarā fonā. Spēlē arī neregulāri, bet biļeti ir nopirkusi kompānijas pēc un pirmo reizi ir Super Bingo studijā. Un tūdēļ pat arī uzzināsim, kurš tad noslēgs mūsu finālistu rindu šajā rītā.
Nevar saprast, ieturēt tādu nelielu klusumu pauzīti un pakacināt jūs ilgāk, vai tomēr pēc iespējas ātrāk veikt izlozi un paziņot, ka finālam pievienojas sarkanās komandas dalībniece ar kārtas numuru 4. Sarkanās komandas dalībniece Olga Odiņa no Ikšķiles. Olgai patīk rosīties dārzā īpaši jau pavasarī. Savukārt svētdienas rītos pie brokastu galda vienmēr skatās Super Bingo, piedalās un skatās arī jau no pašiem pirmsākumiem. Esam noskaidrojuši šī rīta finālistus. Dargie finālisti, lai jums veicas vēl mazliet pacietība, jo tūdai pat arī Krista sniegs ieskatu tajā, kādi tad laimesti ir uzkrāti komandu bankā un cik dalībnieki to savā starpā sadalīs. Krista, lūdzu. Jā, Ligita, paldies. Mēs visi gaidām lielo finālu, bet, protams, ka komandās esošie dalībnieki, kuri nepiedalījās nevienā no auditorijas spēlēm, ļoti grib noskaidrot, cik tad komandu bankā ir uzkrāts un kādās daļās šī naudas summa tiks sadalīta. Lielā komanda jūsu komandas bankā 800 eiro, dāmas. Uz pusēm katrai 400 eiro. Dzeltenā komanda jūsu komandas banka visvērtīgākā 1100 eiro. Šī naudas summa tiek dalīta 3 daļās, attiecīgi katram 367 eiro. Kur ir aplausi? Tieši tā. Sarkanā komanda jūsu komandas bankā 800, 2 vienādās daļās, katram no jums 400 eiro. Ar aplausiem dodamies pie zaļās komandas. Jums uzkrāti arī 1100 eiro, tiek dalīti uz pusēm, katram 550 eiro. Visi ir smaidīgi, priecīgi un tieši ar šādām emocijām mēs esam gatavi lielajam finālam. Jūs arī? Mēs noteikti esam gatavi lielajam finālam un kopā ar mani 4 burvīgi šī rīta finālisti. Lai tev veicas, Gint, vēr vaļā žetonu un skatāmies. Gints turpina savu fināla ceļojumu. Anita, jā, droši, ceļam augšā. Un apsveicam, Anita, jūs ar 500 eiro. Droši dodieties pie savas komandas, komanda Gavilē, un apsveic savu dalībnieci. Jā. Dāmas, pārsteigumu nav, parādiet, kas tur slēpjas. Una un Olga, atveriet arī savu žetonu, esat nonākuši tālāk finālā. Fināla otrā kārta nu jau kļūst ar vien grūtāk. Gint, kurš būs tas tavuprāt veiksmīgais žetons? Tie ir 1000 eiro. Gint, apsveicam tevi ar 1000 eiro. Dodies pie komandas un paldies par lieliskajām emocijām, ko šajā rītā mums sagādāja. Nu, dāmas, veiksmīgi izslēdzāt kungu. Droši, droši. Un celiet un rādiet. Un arī Olga tiek, protams, ka tālāk. 2500 eiro vai arī lielā laimes rata simbols. Una, šoreiz jums pirmā roka. Kuru žetonu izvēlēsieties? 2500 eiro! Apsveicu! Paldies par spēli! Droši dodieties pie komandas un... Olga, kas tad tur slēpjas? Es jūs sirsnīgi apsveicu. Tūdēļ pat mēs ar jums arī dosimies pie lielā laimes rata, lai uzzinātu, ar ko tad jūs šodien dosieties māju. Dodamies! Dodamies! Dāmas un kungi, Super Bingo skatītāji un spēlētāji Olga Odiņa no Ikšķiles ir šī rīta superfinālisti, kur ir nonāks līdz lielajam laimes ratam. Man šķiet, ka Olga tā nav nejaušība, un es pat nezinu, vai tā ir veiksme, bet jūs spēlējat Super Bingo jau no pirmsākumiem, tātad 22 gadus, un esat beidzot nonākusi pie lielā laimes rata. Turklāt studijā esat bijusi vispār kopumā cik reizes? Viena, tātad šī tikai otrā reize. Jā. Izcili. Cik daudzi mājnieki zina, Olga, ka jūs esat Super Bingo studijā? Nu, mājnieki. Mājnieki. Tuvākie mājnieki. Tagad zina, kā mans kolēģis Armands saka, nu tagad zina visa Ikšķile un visa Latvija. Olga, 27 sektori. No tiem viens būs jūsu. Kurš? Par to jūs parūpēsieties pati. Tiklīdz esat gatava. Grieziet iekšā lielā laimes rata, un mēs noteikti Olgu atbalstīsim ar sirsnīgiem aplausiem. Lielais laimes rats arī šajā skaistajā svētdienā ir iegriezts, un atgādināšu, ka uz tā ir 27 sektori, no kuriem 13 sektori ir naudas sektori ar 3000 eiro lielu naudas laimestu, 7 sektori ir pārsteiguma sektori, un 7 sektori ir arī autorata sektori. Nu, skatīsimies, ko šajā rītā lems lielais laimes rats. Studijā
Gavilē, Olga, autorats. Tas nozīmē to, ka tūdai pat Olga griezīs vēlreiz šo te skaisto ratu un pavisam vienkārši mašīnas. Viena ir jūsējā. To mēs noteikti zinām. Olga, grieziet iekšā. Nu jau autoratu, lai mēs varam noskaidrot, ar kādu automašīnu dosieties māju, par kādu automašīnu mēs jūs varam sveikt šajā skaistajā Super Bingo dzimšanas dienas mēneša rītā. Emocijas, prieks un arī saviļņojums noteikti ir Super Bingo studijā šobrīd manāms. Un šajā rītā mēs Olgu sveicam ar jaunu automašīnu. Un tā ir Volkswagen T-Cross. Olga, es jūs apsveicu. Es no sirds jūs apsveicu. Vai jūs ticat tam, kas šobrīd notiek? Laikam. 22 gadi, un tā cerība, es ticu, ka visu laiku kaut kur ir bijusi, ka kādu dienu man paveiksies. Jā. Šodien jums ir paveicies. Jā. Sirsnīgi vēlreiz sveicam Olgu, lai labi ripo jūsu jaunā skaistā automašīna, un Olga pavisam noteikti atkal no Ikšķilas brauks jau uz Rīgu, uz autosalonu, lai arī savu automašīnu saņemtu. Jūs to visu redzēsiet noteikti arī Super Bingo Facebook kontā un mājaslapā www.latvieto.lv. Bet tūdai pat arī atkal pievēršamies Kristei, kura paziņos nākamās nedēļas TV izlozes cipars. Krista, lūdzu. Jā, Ligita, paldies. Un tieši tā šobrīd mēs izlozēsim tās vērtīgās TV izlozes ciparu kombinācijas, un iespējams tieši jums tās arūpēs iespēju nokļūt pie mums studijā. Pirmā kombinācija 4085. Šobrīd mums ir nepietiekams pretendentu skaits, un mēs turpinām izlozi, noskaidrojot vēl vienu veiksmīgo ciparu kombināciju. Savukārt tā ir 4392. Ja jūs kvītī ir sakritus kādu no ekrānā redzamajām ciparu kombinācijām, tad aicinām jūs nekavējoties zvanīt pa tālruni 6722 4906 un reģistrēties. Jā, savukārt, ja jums ir sakrituši TV izlozes cipari, bet neizdodas sazvanīt Latvijas Loto un reģistrēties, jūs esat laimējis jau 100 eiro. Un šobrīd grafikā jūs arī redzat to, kā tad ir veicies visiem 24 mūsu raidījuma dalībniekiem un ar kādiem laimestiem varam viņš šajā rītā sveikt. Bet, protams, ka gribam izcelt arī divus īpašus dalībniekus, un viens no tiem ir Agris Pērkons, kurš medus spēlē laimēja 5150 eiro. Un tāpat ar jaunu automašīnu māju dosies Olga Odiņa. Sirsnīgi sveicam arī Olgu. Šobrīd ekrāna grafikā jūs redzat arī informāciju par visu šodienas laimestu kopsumu, bet, ja nu gadījumā liekas, ka kādu vērtīgu informāciju esat palaiduši garām, tad ar visiem mūsu jaunumiem un spēļu noteikumiem jūs kā jau vienmēr varat iepazīties mūsu mājaslapā www.latloto.lv. Jā, un tieši tur jūs arī varat uzzināt apstiprinājumu tam, ka Super Bingo uzkrājums ir audzis, un pēc nedēļas tas būs jau 293 000 eiro, un izspēlēsim to līdz augstākajai, tātad 43. robežbumbiņai. Bet atcerieties, ka atzīmējot savās kvītīs dalību papildspēlē Jokers un Jokers 7, ja jums izdosies laimēt Super Bingo uzkrājumu līdz 42. bumbiņai, tad papildus šim laimestam jūs laimēsiet arī sapņu māju, kuru uz jums piedarošas zemes uzbūvēs uzņēmums Somu māja. Paldies, ka bijāt arī šajā rītā kopā ar mums. Mēs turpinām svinēt Super Bingo 22. dzimšanas dienu. Un arī šajā svētdienā mēs cienāsim mūsu raidījuma dalībniekus ar kaut ko patiesi gardu. Kā arī visu marta mēnesi turpinās papildspēles Super Bingo dzimšanas diena, kurā jums ir iespēja laimēt 3 Samsung Neo QLED televizors. Jā, savukārt 4. televizoru īpašnieku mēs izlozēsim no iesūtītiem komplektiem. Tātad tiekamies pēc vienas nedēļas. Studijas dalībnieks es aicināšu cienāties ar gardajām kūkām. Savukārt jums visiem, lai lieliska svētdiena. Droši nāciet, nāciet. Atā, tiekamies. Atā!